gan mūsu novadnieci, gan vēsturnieci, gan keramiķi, gan Latvijas Valsts Mākslas muzejā darbinieku, gan vēl daudzus amatus, Baibu Dumpi. Lūdzu, ar aplausiem. Tātad katrs lasītājs tiks uz šo brīdi pie mikrofoniņa, lai jūs labāk dzirdētu. Tanī ierīcē, kas ir tur, jo mēs dzirdam. Es domāju, ka es tikšu tālāk. Labi, tad domāju. Labdien, visi klātesošie! Labdien arī tie, kas skatās attālināti! Man ir tas gods pirmā iesākt šīs dienas lasījumus, un tas ir droši vien likumsakarīgi tādēļ, ka arī mana tēma saistās ar to, ko mēs šodien saprotam kā mākslas pirmsākumus. Mēs nezinām, ko par to domāja senie cilvēki, kas radīja priekšmetus šos senos, bet mēs esam tā pieraduši skatīties uz dažādiem tēlojošiem darinājumiem, kā uz akmens laikmeta mākslu. Tā kā mana darba tēma saistās ar māliem, tad, protams, arī mans stāstījums būs par māla darinājumiem. Tas ir, kā mūsdienu valodā sakot, par neolīta keramikas sīkplastiku. Un es jūs tādā ļoti ātrā gaitā iepazīstināšu ar to, ar ko es pati esmu saskārusies savos darba gados, strādājot ar seno keramiku. Tātad senākie veidojumi, ko mēs varam atrast mūsu keramikas krājumos, ir mazi plastiski veidojumi uz trauku sieniņām. Šie te paraugi ir no agrā neolīta, tas ir tātad, sākot ar 5400 gadu pirms Kristus, tas ir tiešām iedomājieties vairāk kā 7000 gadu atpakaļ. Ja? Mēs, protams, nezinām precīzi, cik tieši vecas ir šīs lauskas, bet tik senā pagātnē jau mēs skaitām gadu tūkstošos, jā, nevis gados laiku. Un šeit jūs redzat, tātad, ja es kustinu bultiņu, jūs redzat uz ekrāna bultiņu? Nē, ja? Labi, tad tā. Tātad lielākais paraugs šeit attēlā, patiesībā visi šie paraugi ir ļoti maziņi, kā redzat no pievienotā mērodziņa. Ja? Lielākā lauska ir ar mazu veidojumu augšmalā, kas papildināts ar sīkiem dūrienu veida iespiedumiem, un varētu iztēloties, ka tā attēlo cilvēku veida figūru, bet tur ir arī iztēlei iespējas. Otrai mazai lauskai ir pie malas pieveidota maza sejiņa, ko mēs arī nevaram noteikt, kas tas ir, vai tas ir dzīvnieks, vai tā ir cilvēku veida sejiņa. Un trešajai lauskai uz sāniem ir tāds viļņots valnītis, kas visticamāk attēlo čūskas fragmentu. Kādēļ cilvēki veidoja sīkplastiku senatnē? Kādēļ viņi rotāja traukus ar šādiem veidojumiem? Visticamāk, tas varēja būt kāds maģisks simbols, piemēram, šis veidojums. Ja? Tā varēja būt rituāla darbība, veidojot trauku, kas piešķīra traukam kādas noteiktas īpašības, ja viņam izveidoja tādu figūriņu virsū. Un, protams, mēs šodien uz to skatāmies kā uz estētisko priekšstatu izpausmi, jeb rotājumu. Grūti pateikt, kā tieši uz to skatījās senie cilvēki, bet tādas mums ir dažādas iespējas par šo padomāt. Nākamā veidojuma grupa ir izlaižot diezgan ilgu laiku no vēlā neolīta. Tātad veidojumi uz traukiem vidējā neolītā nav atrasti pagaidām, bet vēlajā neolītā mēs atkal redzam divus čūskveida elementus. Viens uz tāda lielāka poda sāniem ir fragmentiņš, kuram ir atsevišķi tāda mazs tas galvas gabaliņš, kur arī diezgan skaidri var redzēt, ja, ka tā ir bijusi čūska. Un otrs fragments ir ļoti maza bļodiņa ar ļoti izteiksmīgu šo čūskas fragmentu, kas ir tātad arī
tematiski saistās ar šo lielāko trauku. Nu, ja runājam par čūskas motīvu, es vispār tālāk par zoomorfiem figūrām nerunāšu, bet es jums gribu parādīt vienu fragmentu, kas ir no Krēču apmetnes, šī te brīnišķīgā čūskas galva, kas līdz šim arī nekur nav publicēta, jums pirmie to redzat ārpus muzeja krājuma. Un tā ir tik izteiksmīga, ka man radās vēlēšanās paskatīties, kas tad tā ir pa čūsku. Ja, un te jūs redzat tipisku zelkša galvas formu un odzes galvu, un tad tur gandrīz nerodas šaubas, ka tas tomēr ir odzes portretējums diezgan izteiksmīgs ar raksturīgo vaigu profilu un purna placinājumu. Un tad es atļāvos arī mazliet pafilozofēt par šo tēmu un paskatīties čūskas simboliku pasaules tautu mitoloģijā. Un var redzēt, ka tā ir ļoti plaša, gan kosmosa līdzsvara simbols, gan pasaules kārtības apdraudējums, gan arī atjaunotne. Tātad visdažādākie šie simboliskās nozīmes, un varbūt pazīstamākā mums ir skandināvu mitoloģijā čūska, kas apvīja Idrasila saknes un pati savu asti ēd. Ja? Bet mums arī latviešu folklorā ir diezgan daudz čūskas pieminējumu, un visvairāk tomēr ir šis uzskats par apdraudējumu, un tas neapšaubām tātad ir runa par odzi, bet ir arī saistība ar tautas medicīnu, un tad ir tāda ļoti intriģējoša grupa tautas dziesmu motīvos, kur ir runa par melnu odzi ietekmēju manā govju laiderā, un tad šeit odze izpaužās kā lopu sargātāja, govju māršaviņa, govju laime, Jāņa mātes sētas saimniece. Diezgan paradoksāli, vai ne, liekas? Tas ir tāds mazs ekskurss, bet tālāk pievērsīsimies tādām, varbūt tehniskākām lietām. Tātad šādu veidojumu izplatība tuvākā reģionā. Tātad šie ir no Osas apmetnes, kas šeit ir attēlota, pierakstīts. Tuvākā līdzīgās figūriņas uz trauka sāniem ir zināmas Sventājas apmetnē. Tas ir šis cilvēka figūras veidojums, kas tātad arī šo mūsu trauka maliņu liek paskatīties uz to kā uz cilvēka figūriņu. Pārējie citi tuvākie zināmie šāda veida attēlojumi ir samērā tālu Krievijas teritorijā, kur ir zināms viens šāds fragments ar cilvēku atveidu uz trauka maliņas. Savukārt Somijā un Karēlijā ir zināmi šādi veidojumi uz trauka augšmalas, kas arī izceļas virs augšmalas līdzīgi kā mūsu paraugos, kur ir tādas tā kā antropomorfas cilvēkveidīgas galviņas pie trauka augšmalas veidotas. Bet lūk, interesanti, ka visi šie Somijā un Krievijā atrastie paraugi attiecas uz vidējo un vēlo neolītu. Bet mūsu šie te paraugi ir krietni agrāki, 1000 vai pat 2000 gadu agrāki, un attiecas uz agro neolītu. Tātad šie ir ļoti, ļoti īpaši paraugi un ļoti unikāli, ar ko mēs arī tad varam aizsākt mūsu priekšstatus par plastisko mākslu mālā. Tālāk es jūs gribu iepazīstināt ar vienu senlietu grupu, ļoti īpatnēju senlietu grupu, kas tiek dēvēta par saliektām figūriņām. Vēl tiek lietots nosaukums figūras ar pupas veida rumpi krievu literatūrā vai par embriju veida figūriņām somu literatūrā. Vēl arī tiek pieminētas tārpa veida figūriņas, visdažādākie epiteti. Ja? Jo patiesībā šīs figūriņas izskatās pēc vienkāršām māla piciņām. Kāpēc tas tā nav? Lūk, šī te attēlotā lielākā figūriņa ir atrasta Zvejnieku akmens laikmeta kapulaukā, apbedījumā, Bieza okera slānī, apbedījumā, kuram ir arī daudz citu ļoti bagātīgu piedevu dzintara, krama, kaula. Un tas noteikti nozīmē to, ka šī figūriņa izgatavota īpaši kādam noteiktam rituālam un ievietota šajā apbedījumā ar noteiktu nozīmi, ko mēs, protams, šodien varam tikai iztēloties, zināt, mēs to nevaram. Tātad šīs te figūriņas Latvijā ir diezgan daudz pētījusi Ilze Loze. Varbūt jūs esat pamanījuši savulaik tādu grāmatiņu Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā, tāda maza
četrstūraina grāmatiņa, kas bija ļoti izplatīta, kur populārā veidā ir aprakstītas šīs te senākie mākslas paraugi. Un, protams, es arī savas ziņas, ko es jums te šodien stāstu, daudz ko smēlos arī Lodzes publikācijās. Nu, un tāda varbūt jaunākā bija neolīta apmetnes Ziemeļkurzemes kāpās 2006. gadā, tātad arī jau pagājis krietnis laiks kopš šīs grāmatas izdošanas, bet tur ir tāda vairāk konceptuāla pieeja šīm figūriņām un paskatīts arī plašāk, un arī daudzas citas publikācijas par šo tēmu, un te ir vēl viena, kas ir lietuviešu izdevumā Klaipēdas universitātes, no kuras ir ņemti šie te paraudziņi, ko es jums piedāvāju skatīties. Tātad šādu veidu figūriņas ir izplatītas ļoti lielā teritorijā, Oņegas baseinā, Karēlijā un Somijā. Un te ir karte, ja, kur šī izplatības apgabali ir redzami, un arī Igaunijā ir daži tādi paraudziņi atrasti. Nu, tie ir tagad no jaunākām publikācijām, un te viens no tāds bēdīgs attēls no Somijas, ko es internetā arī sameklēju. Jo nav to publikāciju nemaz tik ļoti daudz, lai es varētu jums tādus labus attēlus parādīt. Bet te kartē arī diezgan skaidri var redzēt, ka tātad šo figūriņu izplatības koncentrācija lielākoties ir Somijā, un tad ir attiecīgi Karēlija un Krievijas rietumdaļa, un arī Baltija, kur ir atrastas šīs te jau rādītās figūriņas. Tātad, kas šīs figūriņas ir veidojuši, mums vienmēr gribas zināt, kas tie bija par cilvēkiem senatnē. Nu, tā mēs šodien uz to skatāmies tā mazliet tā vispārinot, meklējot, kur ir līdzīga veida priekšmeti atrasti arheoloģiski. Nu, un tie ir ķemmes keramikas darinātāji, jeb ķemmes keramikas kultūra, kura ir tātad igauņi un somi zīmē šo tādā te veidā kā zilais iekrāsojums. Ja? Tālūk. Nākamā figūriņa grupa ir jau diezgan vairāk līdzīga tam, ko mēs šodien varētu apzīmēt par mākslu. Tās ir antropomorfās, jeb cilvēku veida figūras. Tādas Latvijā ir atrastas vairākas. Pazīstamākā ir šī mazā figūriņa, kurai ir 3 skati augšpusē no Pūrciem apmetnes, bet arī Ģipkas apmetnē ir atrastas vairākas šādas figūriņas un figūriņu fragmenti. Uzreiz jāpasaka, ka šī Pūrciem apmetnes figūriņa ir vienīgā veselā figūriņa, kas vispār ir zināma. Ir dažas arī rekonstruētas figūriņas zināmas, bet šī ir vienīgā veselā, jo šīs figūriņas tika rituālās darbībās salauztas un izkaisītas, un bieži vien no viņām ir atrodami tikai atsevišķi mazi gabaliņi. Nu, te mēs varam ieskatīties acīs senajiem portretētajiem. Pūrciem apmetnē ir atrasti vēl 2 fragmentiņi, tad ir Zvejnieku pirmajā apmetnē pie Burtnieka ezera atrasti vairāki fragmenti. Šis te ir viens no mazākajiem, kāds mums ir arī zināms. Un Nainēkstes apmetnē pie Lubāna ezera ir atrasta šāda te galviņa, arī ļoti izteiksmīgs figūras fragmentiņš. Šīs ir, tā teikt, galviņas sejas, ar kurām mēs visbiežāk asociējam. Mums gribās redzēt šo veidoto tēlu sejas, tā kā, lai izprastu viņu, bet šīs figūriņas nevienmēr ir, tās ir sadalītas, tad mēs nevienmēr redzam, kādas viņas izskatījās visā pilnībā. Te varbūt var palīdzēt Zvejnieku apmetnes šis te fragmentiņš, kas ir pēc savas formas iztēlojums diezgan līdzīgs kā Pūrciem apmetnē atrastā mazā figūriņa. Tad šī ir bijusi drusku lielāka, un acīm redzot arī no līdzīgas figūriņas. Bet ir ārkārtīgi intriģējoši, ka ir atrasti arī šādi fragmenti, kuri atšķirībā no šiem figūrām bez tādām vīriešu vai sieviešu iezīmēm, šīm ir sieviešu krūtis figūrām, un tāda līdzīga ir atrasta arī šis apmetnē. Nu, kādas šīs figūriņas varēja izskatīties, patiešām grūti iedomāties, jo nevienai no šīm figūrām visā plašajā figūru izplatības apgabalā nav atrasta galviņa klāta.
Un arī ķermeņa apakšējā daļa īsti nav zināma. Tātad šī ir tāda šaurāka no Ičas apmetnes, un šī varētu būt tāda ar platāku gurnu daļu. Bet tas, protams, ir arī tikai manas iztēles auglis. Šo figūriņu izplatība ir krietni šaurāka nekā saliekto figūriņu izplatība. Te jūs redzat tātad atradumu vietas Latvijā, Igaunijā un Somijas kontinentālā daļā, bet par šo figūriņu izcelsmes vietu tiek uzskatītas Ālandu salas, kur ir atrasts liels daudzums, vairāki simti šādu figūriņu fragmentu. Te ir daži paraugi no Getas apmetnes, un populārākā, pazīstamākā, kas visvairāk publicēta, ir šī no Jedbolas otrās apmetnes, kas arī ir viena no lielākajām figūrām. Un tad arī mums ļauj tā kā mazliet iztēloties šīs figūras, kurām mums ir tikai šie galviņu fragmenti. Un arī Zviedrijā tagad 2000. gados ir jauni pētījumi bijuši un atrastas arī vairāki simti šādu fragmentu. Un šis ir viens paraudziņš no Trosetras apmetnes, kas tāds ļoti smaidīgs, smaidīgs cilvēciņš. Diezgan liels arī pēc izmēra. Tā ka mēs varam domāt, ka arī mūsu figūriņas bija līdzīgas šīm. Un atkal jautājums, kas tad tās figūriņas izgatavoja? Ir zināms, ka tas attiecināms uz vidējo neolītu, bet drusciņ jaunāku laiku nekā iepriekšēji apskatītā grupa. Un Zviedrijā, Dānijā, Ālandu salās ir izplatīta tāda atkal jau pēc keramikas nosaukta kultūras grupa, kā bedrīšu keramika. Un tad šie te bedrīšu keramikas atradumi ir arī daži Purciem un Ģipkas piekrastē atrasti, un domājams, ka šie cilvēki satikās ar Austrumbaltijas kultūras cilvēkiem, kuri gatavoja piestiņas tipu un sārnats tipu keramiku, un šīs kultūras saites, cilvēku saites, šīs pašas kultūras varbūt ir mūsdienu izdomātas, lai kaut kā spētu savus priekšstatus sistematizēt, bet cilvēki satikās arī senatnē, kuģoja pāri jūrai un veidoja līdzīgus mākslas priekšmetus. Paldies par uzmanību! Kādā nolūkā rituālos, lai kaut ko piebūtu, nolūktu? To mēs, diemžēl, nekādi nevaram pateikt. Figūriņas atrod salauzītas, izkaisītas. Ilze Loze uzskatīja pēc izrakumu materiālu tādas izpētes, uzskatīja, ka Purciemā un Ģipkā ir šīs apmetnes bijušas tieši nevis dzīvošanai, bet rituālu veikšanai, jo tur nebija dzīves vietām raksturīgo atradumu, bet tieši lielos daudzumos okers, pavārdinot ļoti zīmīgos veidos. Šī te krūšu daļas figūriņa bija ierakta mazā bedrītē, uz kuras kurināts virsū ugunskurs. Tā kā ir ļoti dažādi šie te pētījumi. Somu pētnieki uzskata, tagad jaunākie pētījumi, ka tas ir saistīts ar zemkopības pirmsākumiem, ka tie ir tātad saistīti ar mālu kā zemes materiālu un ar pirmotnējo zemkopību. Savukārt Zviedrijā ir tāds pētījums, kur viens roņu kaulu pētnieks uzskata, ka tie vispār nav cilvēki, ka tie ir roņi, ka tur ir saistība ar medību kultu. Tā kā šo versiju ir ļoti daudz. Jo citi ir ļoti mākslinieciski izrūti. Jā, ļoti. Jā, ļoti skaisti. Jā, un kā tad to figūriņu arī izlīdzināja? Vai to varbūt arī tādi atdarinājumi? Es kādreiz sen atpakaļ esmu taisījusi šo te Purciema figūriņu kā suvenīru. Es pat laikam kādreiz biju Madonas šeit muzejā, viņu ielikusi tirgošanā, tas bija ļoti sen. Bet cilvēki, kas varbūt neko nezina par šīm figūriņām, tā īsti, tur vajadzīgs konteksts ir. Esmu mēģinājusi veidot šo Jedbolas figūriņu, bet ne tik lielu, kā viņa ir oriģinālā. Viņai būtu jābūt 17 centimetri lielai, diezgan lielai. Toreiz es vēl nezināju, kad es to taisīju, cik tā liela ir.
Bet nē, es esmu tikai purciem figūriņu taisījusi. Tātad nākamais runātājs, kas ir redzējuši programmiņu Esmu es, Elīna Krupo, mākslas nodaļas vadītāja šeit, un mēs parunāsim par mākslas dienām. Es nemaz nemāku pielikt. Cerams, ka stāv. Tātad mēs parunāsim par mākslas dienām līdz šodienai. Tātad mākslas dienas. Visi esiet dzirdējuši tādu vārdu, skan joprojām un tiek lietots joprojām, bet kas tad kur tad tās augušas ir? Tātad mākslas dienas, kā jūs redzat, ir definīcija, kultūras pasākumu komplekss mākslas popularizēšanai no 1959. gada līdz iepriekšējā gadsimta aptuveni 70. 80. gadiem, pēc tam transformējušies dažādos veidos, bet joprojām tiek cilātas, apspriestas, veidotas un viss notiekās, tikai mainījušās. Viss mainās, tomēr laiks iet, viss mainās. Arī mākslas dienas mainās. Bet ļoti daudziem, arī šeit klātesošiem, joprojām ir palikušas ļoti spēcīgā atmiņā kā tāds efektīvs un superīgs pasākums. Tālūk. Tādā īsā vēsturē šeit ir tāds atskaits par to, kad ir sākušās, tātad 59. gadā, arī Madonas Novatpētniecības un mākslas muzejā, viņas tāpat kā visā Latvijā, kā definīcija, kā mākslas dienas ir sākušās ap to laiku. Protams, izstādes pie mums ir notikušas pirms tam un arī pēc tam, bet kā tāds vispārējs pasākums. Piesaistot dažādus māksliniekus, dažādus mākslinieku virzienus, gan teātri, gan bērnus, gan visādas eksperimentālos mākslas ar provokācijām ir šajās mākslas dienās notikušas. Notikušas viņas ir ap šo laiku, aprīlī, vairākas dienas vai nedēļu, kā kurā laikā un kā kurā vietā. Lūk. Protams, viss ir mainīgs un kādām lietām arī ir kāpums, un tas kāpums un visspēcīgākais ir bijis 70. 80. gados, arī Madonā. Arī Madona ir izskanējusi ļoti labi šajā laikā arī visā Latvijā. Lūk. Protams, laiki mainījās, valsts iekārta mainījās, un tad arī kaut kas pajūk, nomazinās, bet ir laiks, kad par to runājam un atceramies un cilājam, ka tas ir vajadzīgs un notiks. Tātad, kāpēc viņas ir bijušas? Es negribu nocitēt šeit esošos citātus, bet kāpēc ir bijušas, lai rādītu, tātad īsais variants, lai rādītu vienkāršiem ļaužiem, cilvēkiem mākslu, lai viņus izglītotu, lai būtu tuvāk, lai viņiem nestu kultūru tuvāk. Lūk, un šeit ir divi gan Brežņeva citāts, gan arī madonieša Šlifkas citāts par šo te laiku, kāpēc. Lūk, bet man ļoti patika šis raksts, kurā ir izcelts teikums pa vidu, kad māksliniekiem dod iespēju popularizēt savu mākslu perifērijā un nodibināt kontaktus ar skatītājiem visas republikas mērogā. Tad tā tas arī notika, jo mākslinieki ceļoja tomēr no vienas vietas uz otru vietu, darbojās, parādīja savu mākslu, radīja koprades, dažādas izstādes, kas jau bija iespējams tanī laikā, jo šis citāts ir no literatūras un mākslas 63. gadā, un tālāk sekos neliels attēls, daži attēli, kas raksturo to laiku. Visiem tātad 72. gads, kad ir mākslas dienām liels uzplaukums, šeit ir attēls no Rīgas Doma laukuma, kurā ir piedalījušies gan visādi mākslinieki, dzejnieki, mūziķi, teātrinieki,
iesaistījušies visi. Un, protams, tā ir liela bijusi izklaide visiem, kas to vēroja, bet pa virsu visam lielā, tā teikt, lāča ķepa, sociālistiskais reālisms no valsts iekārtas puses. Bet, tomēr, neskatoties uz visu, mākslinieki spēja šajās mākslas dienās paust arī kādu viedokli. Ja ne skaļi, tad varbūt pagrīdē, aiz aizslēgtām durvīm, mazākās kompānijās un tādā veidā. Lūk, tas tā valstiskā mērogā un kopumā par mākslas dienām. Šeit 76. gads Madona, skaisti var redzēt tepat ārpusi pie mūsu izstāžu zālēm, kad Madonā, tāpat kā visās valstīs, notika dažādi mākslas dienu saistīti gājieni. Šeit konkrēti Madonas pūtāju orķestris no kultūras nama dodas uz izstāžu zālēm, pūšot un spēlējot, cilvēku pavadīti, lai atklātu izstādes Madonas muzejā un mākslas dienas līdz ar to. Šeit vēl kādi kadri no 76. gada, kur jūs redziet arī kori dzied pie izstāžu zālēm. Un viena no tādām neizsīkstošām šodienu aktivitātēm bija arī mākslas darbu loterija, kurā varēja piedalīties un laimēt dažādus mākslinieku mākslas darbus. Varbūt kādam arī klātesošajam kaut kas šādā veidā mājās ir iegūts. Lūk, tādi kadri šeit, atkal kadri, kur arī tiek izlozēti mākslas darbi pie muzeja izstāžu zālēm. Lūk, tie tādi no vēsturiskās puses, no vienas no mākslas dienām. Lūk, un šeit mākslinieks Konrāds Ubāns ir teicis, ka katram cilvēkam ir jāmācās saskatīt, cik skaists ir viņa pasaule apkārt. Ikviena izstādes apmeklēšana, tikšanās ar māksliniekiem mūs bagātina, asina redzi un tuvina mākslas izpratnei. Tas ir attiecināts arī bijis par tieši mākslas dienām un 80. gados. Tātad visi ir vienisprātis, visos avotos, kuras skatījos un meklēju, visi ir vienisprātis, ka māksla ir jānes tuvāk cilvēkam tajā laikā, un tas tika darīts. Madona izskanēja 80. gados plaši kā lieliska vieta, kur tiek rīkoti dažādi mākslas pasākumi ar vērienu, kurus atbalsta arī dažādi lielie kolhozi uzņēmēji un saimniecības un vīri un kungi, kuriem patīk māksla, un viņi līdz ar to šeit ir arī tāds organizētā izstāde Arona par lauku dzīves attainojumu mākslā, kas arī plaši vairākus gadus notika un izskanēja pa visu valsti. Tālūk, šeit arī kadri no Aronas. Bet tātad izstādes tiek rīkotas ne tikai šeit muzejā, izstāžu zāļu vēl 80. gados šeit nav, bet muzejā, kas atradās uz Valdemāra ielas, un dažādās vietās pilsētā, gan kultūras namos, gan lielās saimniecībās. Mums bija arī saimniecība Iedzēni, tur arī notika dažādas izstādes, Arona notika. Lūk, un kas tad ir mākslas dienas bez māksliniekiem? Un kas ir māksliniekiem bijis būtiskākais? Kā viens no mākslas dienu aktīvistiem, kas šeit sēž, mākslinieci Inese Jakobī, kur arī runās pēc tam. Šajā attēlā jūs viņu redziet, cerams, ka variet visi sazīmēt. Šī te konkrētais attēls ir no 6. Madonas mākslinieku grupas darbu izstādes 82. gadā. Un šeit jūs redzēt arī mākslas skolas dibinātāju, kurš pūš taurē, Jāni Simpsonu, ir Jāni Šusters, Ilute Dzene, Ivete Pedelē, Dzintra Līvmane, Lija Kalniņa, Zienunis Vecauziņš, mākslinieci Inese Jakobī, Daiga Simpsona un Jānis Simpsons. Aktīvi cilvēki, kur daļa no viņiem ir nonākuši pēc Mākslas akadēmijas Madonā, un tā arī šeit iedzīvinājuši un aizsākuši māksliniecisko darbību un mākslas dzīvi Madonā papildinājuši vērienīgi ar dažādām aktivitātēm, izstādēm un savu darbību arī. Lūk, garš teksts, bet pa vidiņu šeit ir 83. gadā Džemmas Kulme
ir ļoti uzslavējusi mūsu pusi par mākslas dienu organizēšanu un mākslas nešanu perifērijā, kā tanī laikā daudziem patika teikt, kad māksla nav tikai Rīgai, bet mazpilsētai atbalsojas dažādos mērogos darbi, rosina dažādas aktivitātes un mākslinieciskās darbības ir vērtīgas un vērienīgas. Nu, lūk, un šeit ir attēlos Džemas Skulmes mākslas dienu darbs un pati viņa tanī laikā, bet attēls gan no Rīgas, bet citātu viņa ir teikusi labus vārdus atzinīgus par mākslas dienām Madonā. Nu, lūk. Un šeit arī 87. gada mākslas dienas iedzēnos dārzniecībā iedzēni, kur arī notikuši ir vērienīgi. Nu, lūk. Par mākslas dienām liecina vairāki arī Žaņa Bezmera video, 88. gada un 96. gada video, kas ir pieejami visiem plašsaziņu līdzekļos. Un, kas tad ir tāds kopējs, ko es savilku pa mākslas dienām, kad bijušas daudz izstādes, mākslas darbu loterijas, bērnu zīmēju konkursi, mākslas darbnīcas, tikšanās ar māksliniekiem, darbošanās kopā ar māksliniekiem. Viss šīs lietas ir veidojuši tādu mutuli, kur cilvēki ir interesējušies, bijuši kopā ar māksliniekiem, un viņiem patikusi šī vide, un vide ir iedzīvināta. Un, kā saka vairāki cilvēki Madonā, tomēr mēs esam pieradināti jau, un esam izglītoti un zinoši madonieši par mākslu, pateicoties arī gan muzejām, gan tā laika darbiniekiem, gan māksliniekiem, gan mākslas dienām, esam gudri. Tā kā mēs zinām augsto mākslu, es tā domāju. Nu, lūk, un, ja skatās tuvāk tagadnē, tad, protams, pēc 88. gada, 89. jau virmojot dažādām pārmaiņām valstī, arī mākslas dienas tomēr nomazinās. Visi zinām, kādēļ, mainās valstī iekārta laiks, Latvija top atkal brīva, bet līdz ar to ar savām grūtībām un mākslas dienu lielais organizētājs Mākslininieku savienība pieņem lēmumu, ka tādā apjomā neturpināt šīs te mākslas dienas. Protams, mainās arī uzņēmumi, kolhozi un pajūk arī šis te atbalsts no tādiem lielākiem uzņēmējiem, mākslas entuziastiem tieši finansiāli iemeslu dēļ, bet tas nemazina to, ka šīs te mākslas dienas nevēlētos cilvēki veidot un radīt. Un 96. gads šeit ir kadri no šīm jau zālēm, no šīm te telpām. Video skaisti var redzēt un dzirdēt, kā Inese saka, mākslas dienu uzrunu. Un tiek atklāts daudz dažādu mākslinieku kopēja izstāde, pulcējot atkal interesantus un mākslas cienītājus un priecēt ar dažādiem mākslas darbiem. Nu, lūk. Bet kas pēc tam mainās? Man patika Baivas lietotais vārds papilozofēšana. Es arī papilozofēju par šo tēmu, un es domāju, ka tas ir diezgan vienkāršs secinājums, kas ietekmē mūsu dzīvi. Tās ir tehnoloģijas, un arī māksla tās ietekmē, un arī 90. gadu beigās, kad ienāk, kas ienāk mūsu ikdienā? Kas ienāk? Telefoni, internets, sociālie tīkli, un to, ko kādreiz es tā izsecināju, ka to, ko darīja mākslas dienas, tad rādīja, deva cilvēkiem iespēju ieraudzīt to mākslinieku darbnīcu otru pusi, ciemoties pie viņiem, ar viņiem parunāties, skatīties, kā top varbūt mākslas darbi, tad tagad to dara sociālie tīkli. Cilvēki liek iekšā video, kā glezno viņi pātrinātā veidā, tātad 1 minūtes laikā mēs varam varbūt redzēt, kā top glezna, kuru glezno varbūt nedēļu vai mēnesi. Viss tas ir 1 minūtes ietveros apskatāms, un cilvēkam nevajag doties pie kāda uz darbnīcu, lai tiešām to redzētu. Pie tam viņš aizies un redzēs varbūt tikai fragmentu un nesēdēs visu dienu darbnīcā. Bet sociālie tīkli ar savām visām iespējām ir devuši šo te it kā pieejamību
ko kādreiz deva šīs mākslas dienas, bet arī reizē tādu attālinātību, jo caur ekrānu jau tas ir caur ekrānu. Tas nav dzīvs cilvēks, mēs viņu nesajūtam krāsu smaržu, mēs neredzam tās varbūt visas kļūdas, ko tanī mākslas darbā ieliek, vai arī tās prasmes, ko katrs mākslinieks savā darbā un veiklību ieliek. Mēs to visu redzam pātrinātā formā un neizbaudam, kā to varbūt kādreiz darīja. Un tas ir, man šķiet, arī savā veidā mīnus mākslā, bet mums ir jāpielāgojas šiem laikiem. Lūk, te jau ir mākslas dienu kadrs no 2009. Gada. Tātad, neskatoties uz telefoniem, viss notiekās. Mākslas dienas joprojām mūsu pusē tiek iedzīvinātas, arī ar visādām gan atklāšanām, gan darbnīcām un pasākumiem. Tad mums ir arī lieliska mākslas skola, kas ir veidojusi vairākas mazās mākslas dienas un joprojām šo te vārdu, urda un tirda, gan vairākus gadus arī ar modes skatēm, kopā ar teātris un dažādas darbnīcas, gan vecākus iesaistot. Tā ir? Nemeloju. Jūs droši varat kaut ko teikt, ja es kaut ko kļūdīgi saku, bet es ceru, ka nē. Ceļojošais. Balva, kas ceļo visām novadu mākslas skolām, un šogad mazās mākslas dienas bija Ēžļos, nākošais cestē. Redz, cik lieliski tātad. Bet tas tāpat ir novada ietveros, un lai arī mazās mākslas dienas, tāpat tās ir mākslas dienas, kas ļauj vairāk gan bērniem, gan viņu vecākiem, gan tai skolai un apkārtnei satuvoties caur mākslu, ieraudzīt kaut ko savādāku, iesaistīties, varbūt kādam arī rodas vēlme gleznot, kā tas bieži notiek tagad dažādās darbnīcās, kad mēs katrs varam kļūt arī par tādu tā kā mākslinieku, samaksājot par to naudu un dodoties pie mākslinieka vai darbnīcu kāda entuziasta, kurš veido šādas aktivitātes un kopēji gleznot, baudīt mākslu kaut vai uz pāris stundām brīvdienās un aiziet ar mākslas darbu rokās mājās, kas kādreiz arī notika mākslas dienās. Tagad tas ir tāda, es teiktu, diezgan liela ikdiena. Vai tā nav? Lūk. Te vēl ir vienas mākslas dienas, un kas vēl mūsu Madonā un novadā uztur mākslas dienu šo te vārda nešanu joprojām, arī mūsdienās. Es domāju, ka mēs diezgan droši varam teikt arī par Bienāli un festivālu Boka, kas arī notiks šogad, kas gan vairāk ir tendēts uz laikmetīgo mākslu, nevis klasisko, bet laikmetīgo ar dažādām interesantām aktivitātēm, gan mūzikālām, gan mākslinieciskām, gan performanciskām, gan šogad tā tad būs vilciens no Rīgas, cik esmu informēta, ar dažādām interesantām aktivitātēm un māksliniekiem. Lūk, un, protams, pakāpeniski nonākot arī līdz šodienai un līdz šejienai, tātad lieku kā pēdējo kadru mūs, ka mēs dzīvināsim šo te vārdu šādā vai tādā veidā. Un kā jūs redziet, tad Mad Art ir diezgan vienkāršs tulkojums, Madona māksla, trakums māksla, uzturēt šo trakumu, būt kopā ar cilvēkiem, kopā spriest, kopā domāt par šīm lietām. Un tā vai šā, es domāju, ka kustēsim uz priekšu, neļausim klusināt šo mākslas dienu vārdu, veidosim viņu tādu, kādu vēlamies varbūt veidot mēs viņu, un uz ko mēs varētu iet. Tā ir kopēju ideju realizēšana, tikšanās klātienē ar visa veida māksliniekiem, kā šodien, radošām mākslas konferencēm vai lasījumiem, mākslinieku tīklošanos, māksliniecisko nospiedumu veidošanu. Baiba neaizgāja tur, bet kaut ko vajadzēs iezīmēt. Lūk, tātad tas ir tas, kā es vēlos šodien beigt tēmu par mākslas dienām, bet ja ir kādi jautājumi, jūs droši variet jautāt. Es domāju, jā. Bet, kā jau mēs arī tavā prezentācijā sākumā redzējām, mākslas dienas sākot notika
Es atļaušos paņemt mākslinieka, mūsu novadnieka šo te domu, kad Jānis Eists man teica par māksliniekiem, ka tas galvenais bija būt kopā. Nevis to, ko mēs varbūt tur mākslas darbos rādam, jo tajā laikā mēs zinām, ka tas bija diezgan cenzēti un visu nevarēja rādīt, ko mēs gribam. Tad šobrīd tas būtu būt kopā. Vienam par otru zināt vai arī runāt, kas ir aktuāls, par ko mākslinieks varbūt var darīt, lai paustu viedokli. Visi jau tagad paužu viedokli, bet varbūt tādā lielākā grupējumā, jo tagad mēs esam diezgan tā, varbūt arī pat individuāli, jo visi rīki ir viss pieejams, mēs varam brīvi sociālos tīklos paust viedokli par kaut kādām tēmām, bet varbūt tādā lielākā spēkā. Un tas ir varbūt šobrīd, kad parādīt sevi un atrast tanī visā skaļumā, kas notiek apkārt, parādīt, kad māksla arī ir veids, kā nedzīvot, bet būt, elpot, darīt, jo ir tik daudz to veidu, tik daudz tik saskaldīti, bet kaut kādu kopumu, kaut kā kopā sajiet. Lai mēs neesam tik saskaldīti un katrs nevēl to varbūt tā kā deķi uz savu pusi, bet tā kopības sajūta, lai vairāk rodas, ka tas ir šobrīd jāmeklē. Nav jāskatās, mēs nevaram dabūt to, kas bija pagātnē, un ne mēs esam tie cilvēki, kas tad varbūt dzīvoja, ne mēs varam tāpat arī to darīt, bet atrast savu veidu, kā rādīt mākslu, ka māksla ir svarīga, ka tai arī ir sava vieta, ka tai ir sava balss. Un, jā, tas, manuprāt, ir tas svarīgākais šodien. Vēl kāds jautājums? Jā, nezinu, vai tā būtu īstais vietnes, bet, domāju, tā arī ir diskusija. Pavisam nesen mēs ar Elīnu bijām Cēsīs, kur mēs uzzinājām, ka Vidzemes mākslas dienas, kurām arī ir aizsākums Madonā, tika svinīgi nodotas Cēsī, un Cēsis uzņēmās šo pasākumu un aktivitāti organizēt mūžīgi mūžos, lai šis būtu tā kā tāds atbildes notikums, ko mēs kā Madona šobrīd meklējam savu balsi, kā mēs varētu atdzīvināt savādākā izpausmē šo mākslas dienu notikumu. Es gribētu teikt, jā. Jā, noteikti. Un, mēs sākam, un es domāju, ka iesim plašāk un skaļāk tālāk. Ar kaut ko ir. Jā. Un draudzīgi dzīvosim ar visiem. Es tā īsti nesapratu Leonīdu Brežņevu pieminēšanu. Tas ir citāts, tas bija citāts par tā laika mākslas dienām. Tur nevajag tur tā. Es neesmu pants visu to, bet tas ir tikai citāts no vēstures. Vēsture, es nevaru izmainīt tā citāta esamību kā tādu. Es viņu tikai varu izdzēst no savas prezentācijas. Jā, jāsaka tā, par mākslas dienām ir ļoti daudz informācijas un dažādi viedokļi. Es nevaru aizstāvēt nevienu no tiem viedokļiem, kurš tas mantojums bija, jo es neesmu tad bijusi. Es neesmu godavāts. bet tas nekas. Mums ir vismaz veids, par ko parunāt, par lietas parunāt. Labi? Kustam tālāk? Labi. Tā, lūk, tad nākamo es lūdzu aicinu parunāt arī par mākslu, savādāk aspektā, teju pusgadsimtu vecu Madonas mākslas studijas tagadējo vadītāju mākslinieku Agri Sāru.
Bultiņa vienkārši, ja? Bultiņa. Labi. Jā. Labdien, godātie klātesošie šajā jaukajā rītā. Es runāšu par samērā īsu laika posmu, pēdējie 50 gadi, un tie jums lielākajai daļai visiem ir samērā labi pazīstami, zināmi un saprotami, kāpēc cilvēki nodarbojas ar dažādām interesējošām lietām, dažādas interešu grupas veidojas un nodarbības ar mākslu, mākslas studijas ir viena no tādām izplatītām formām. Kas to zina, cik sen tas ir sācies, bet katram meistaram parasti ir bijuši kādi mācekļi, un tad tās grupiņas ir bijušas mazākas vai lielākas. Un mūsu gadījumā mēs runājam par tādu diezgan lielu cilvēku kopumu, kuri grupējas Madonas mākslas studijā. Šeit ir arī vēl viens studijas vadītājs Juris Ģērmanis, kurš savu studiju ilgus gadus ir vadījis. Un te ir arī mākslas studijas Madona dalībnieki šodien klāt. Aiju Gailumu es redzu, Maiju Žubi, varbūt vēl kādu. Tā ka mazliet paskatīsimies, kas tad šis ir par fenomenu. Tēlotājs mākslas studija Madona. Kad mēs runājam par metriem, tas ir ļoti skaidri, tāpat par kaut kādām sekundēm, šādām uzskaitas vienībām, kvantitatīvajiem rādītājiem. Bet studijas kvalitāti šie kvantitatīvie rādītāji jau neizsaka. Tomēr ir bijis laiks, kad ir svarīgi bijis saskaitīt, cik viņu tur ir. Ja mēs tā ieskatāmies tajos vēstures materiālos, tad 2007. gadā es redzēju tādu sarakstu, tur bija apmēram 80 cilvēki uzskaitīti te žurnālā. Un tālāk nav veidoti tādi saraksti, bet šodien varētu runāt, ka tādā sarakstā būtu kādi 100 cilvēki. Bet es varu pateikt, ka šodien mums ir WhatsApp grupa, mūsdienīgs tāds saziņas veids studijā, un tajā ir 18 aktīvi dalībnieki. Ikdienā uz nodarbībām, protams, nenāk 18, nāk kādi 5, 6, citreiz vairāk, citreiz mazāk, atkarībā no tā, cik cilvēki ir aizņemti savās personīgajās lietās. Bet daudzi atgriežas periodiski atkal un atkal, un viņus kaut kas velk uz šejieni. Un, ja pajautā, kāpēc tu nāc, tad atbildes ir dažādas. Par Aiju, piemēram, es zinu, tu ļausi man nesamelot. Viņa nāk, viņa saka, vai kā man sagribējās to smaržu sajust, kā tas smaržo terpentīns vai tas gars radošais, kas tur ir tajā telpā. Un Maija droši vien teiktu arī savādāk mazliet, bet varbūt līdzīgi tu teiktu, kāpēc. Jā, un tā mēs sastopamies šajā interešu grupā, ne tikai, lai pagleznotu, pazīmētu, bet arī, lai parunātos par jaunāko, par dzīvi, par savām ģimenēm, par saviem draugiem, paziņām, un apmainītos tādiem svarīgākajiem kultūras notikumiem, ko katrs ir pamanījis, un tādējādi viens otru bagātinot. Protams, ļoti svarīgs ir tas cilvēks, ap kuru šī studija veidojas. Mūsu gadījumā mēs varam runāt par 3 vadītājiem, kuri
kurus vieno kaut kas noteikti, ir kaut kas vienojošs viņiem, par ko es pateikšu, bet katrs, protams, ir pilnīgi atšķirīga personība, un par Jānu Simpsonu, protams, runāšu visvairāk. Viņš bija studijas izveidotājs, un lielā mērā viņa idejas pārmantoja nākošie. Pēc tam Līga Kalniņa arī to darīja, ļoti ilgi darīja, gandrīz 30 gadus. Nu, pašreiz daru es. Mans stāsts, protams, tur ir samērā maziņš, bet 10 gadiem es arī tuvojos straujiem soļiem. Par Jāni Simpsonu. Viņš ieradās šeit kā jauns studijas, vēl nepabeidzis censonis, sabiedriski aktīvs, viskusīgi attīstīts, daudzšķautņains. Un viņa izglītība bija Mākslas akadēmijas pedagoģijas nodaļa. Ne jau viņš bija domājis strādāt tur ar bērniem speciāli vai kaut kā veltīt savu mūžu pedagoģijai, bet vienkārši šī nodaļa viņam noteikti iedeva tos instrumentus, kas palīdzēja tālāk strādāt gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem. Un Jānis Simpsons bija tas, kurš runāja par vērtībām pirmām kārtām. Un te es uzliku uz ekrāna jums mazu citātiņu no viņa raksta. Laikrakstā Stars 1978. gadā. Pārdomas par mākslu. Šo rakstu viņš bija veltījis skolēnu vecākiem, aicinot padomāt, vai nav vērts bērnam nākt uz mākslas skolu. Un viņš šeit parādās ne tikai kā pedagogs, bet arī kā tāds filozofs, prātnieks, cilvēks, kurš skatās tālāk par acīm redzamo, un arī ļoti poētisks. Palasīsim kopīgi šīs dažas rindas. Sajust zem otas ietrīsamies saules atspulgu viļņos, sajust zem pirkstiem veidojamies formas pilnību, vienā līnijā ietverot cilvēka raksturu, lūk, tuvināšanās ar pasauli, aktīva attieksme, kas rada arī pašu radītāju. Liek iemīlēt dzīvo attieksmi un attiecību skaistumu, noslēdz ceļu trulumam, naidam un citām ļaunajām cilvēku īpašībām. Protams, raksts ir daudz garāks. Šeit ir domas par to, ka māksla ir daļa no kultūras, ka tā nav visa dzīve, ka tā ir ceļš, kurš cilvēkam palīdz dzīvi veidot un to pārveidot un tā tālāk. Un šīs te Jāņa Simpsona vērtību pasaules noteikti iemiesojās viņa praktiskajā darbībā. Šeit mēs redzam dažas viņa personības izpausmes. Tās bija gan gleznošana kopā ar pārējiem plenēros vai turpat studijā, muzicēšana, sarunas. Ļoti daudzveidīgs viņš bija. Un, kad es atceros sevi šajā laikā, es, protams, nebiju studijas dalībnieks. Es tajā laikā mācījos Madonas pirmajā vidusskolā un nācu arī pie Jāņa Simpsona nodarbībām. Un es atceros 1977. gadu kādu nodarbību, kad bija tikko izdota Imanta Ziedoņa poēma par pienu, un Simpsons bija šo grāmatu paņēmis līdzi uz nodarbību,
Es toreiz mācījos 10. klasē, bet bija meitenes vecākas par mani arī tajā grupā. Man liekas, ka Maija tur bija toreiz, un viņš izvilka to grāmatu, tur mēs tur kaut ko zīmējam, gleznojam, viņš lasa grāmatu skaļi priekšā. Šovakar es saku Annelei, ķersim mākoņus. Tikai jāiztaisa tādas labas lamatas. Tu vakarā nāc ātrāk mājā. Nav jau kur likt, nosmējas Annele. Tas nevar būt, ka mākoņus nav kur likt. Un tā viņš šķirsta šo grāmatiņu, un tad viņš arī to nākošo, ar ko viņš nobeidza toreiz. Mēs aiziesim pa balto piena ceļu, tāpat kā sivēns iet un aiziet teļš. Un tiešām nezinu, es cita ceļa varbūt jūs zināt, ka ir vēl kāds ceļš. Tur Cēzars aiziet savu gaitu stalto, tu arī aiziesi šo ceļu, brut. Kāds naktī Josif Visarjoničs klauvēs. Redz, zvaigznes deg, nu laiks mums arī iet. Un tādā veidā Simpsons vispusīgi strādāja ar publiku un cēla viņu kultūras līmeni, viņu apziņu. Un, protams, tas bija mākslai arī svarīgi. Domāju, ka līdzīgi viņš darbojās arī studijā, kur viņi dziedāja, spēlēja, brauca ekskursijās un prātoja par nākotni. Pēc Jāņa Simpsona studijas vadību uzņēmās, varētu teikt, viņa kolēģi. Gan vecuma ziņā, gan arī izglītības ziņā. Viņa arī bija beigusi to pašu Mākslas akadēmijas pedagoģijas nodaļu. Un Līga Kalniņa vadīja studiju gandrīz 30 gadus. Patiesības sakot, jāpiebilst, ka pirmajos gados viņai ļoti palīdzēja Daiga Simpsone, 1-2 gadus. Un Daigu es šeit neizdalīju atsevišķi, bet arī viņu pieminēšu. Un Līga Kalniņa bija, viņa tā paškritiski saka, ka viņa jau nekad nespēšot aizvietot Jāni Simpsonu, jo viņš bija 3 cilvēku vērts viņas prāt, bet patiesībā Līga ļoti daudz no sevis arī deva šiem cilvēkiem, un viņa bija ļoti sirsnīga, tieša, atsaucīga. Daudzi viņu sauc, un šodien vēl saukā par Līgu cīti. Un Līga ļoti bieži arī cenšas apmeklēt mūsu aktivitātes, kaut kur ar mums kopā doties. Un Līgai Kalniņai, protams, ir lieli nopelni studijas pastāvēšanā līdz šodienai, jo viņa ir tā, kas ir uzturējusi studiju gan līdz 35 gadu jubilejai, kura tika nosvinēta ar tādu skaistu fotografēšanos un izstādēm. Un viņai, šeit mēs redzam lielāku to grupas bildi, kurā jūs daudzus atpazīsiet. Un daļa gan vairs nav starp mums šeit no tiem aktīvajiem cilvēkiem, kas tiešām no tautas nākuši, kā Jānis Ruņģis. Pateicoties viņam, ļoti daudz fotogrāfiju ir no studijas darba laika saglabājušās. Un šeit ir arī šodien, no šodienas skatu punkta tie pirmie studijas dalībnieki, kas vēl ir. Rita Zepa, kur Rita arī ir klāt, viņa ir no pirmās, paša sākuma, grupas sākuma. Šeit vienīgā man šķiet tāda starp mums.
Nu, varbūt Maiju vēl var pieskaitīt, jā. Bet Maija ir māksliniece un sava ceļa gājēja pēc tam. Nu, un Līgai tika piešķirts arī atzinības raksts par viņas devumu šajā te garajā ceļā. Kad Līga beidza, nācās kādam uzņemties, un man piedāvāja kļūt par studijas vadītāju. Un es arī biju beidzis to pašu pedagoģijas nodaļu, ko viņi, taču maķenīt vēlāk. Tomēr noteikti, ka tas mūsu kopīgais izglītības ceļš, kur mums visiem ir bijuši apmēram tie paši pasniedzēji un tās pašas tradīcijas, kas šajā te nodaļā valdīja, noteikti mums kaut kādus līdzīgus uzskatus un pamatus ir ielikušas. Nu, un atšķirībā no Jāņa vai Līgas, protams, man bija cita pieredze aiz muguras. Es biju 30 pāri gadus jau vadījis skolu, kā skolas vadītājs, pamatskolu, Kustas pamatskolas direktors. Un es biju arī diezgan sen jau gleznojis, kopš studiju beigšanas akadēmijā. Un ienācu tātad ne kā iesācējs jauneklis, bet no lielu dzīves bagāžu. Taču man bija tā pati skola, un man bija Simpsona piemērs, un tāpēc es neatteicu piedāvājumam un uzņēmos to darbiņu darīt. Un esmu daudz ko piedzīvojis kopā ar studiju šajos te gados. Nu, atšķirībā no Līgas, teiksim, es pats visu laiku arī daru kaut ko kopā ar studijas dalībniekiem, un mēs kopīgi rīkojam dažādas aktivitātes, kuras iepriekš, protams, pārdomājam, kā to darīt, bet varētu sadalīt tādās galvenās grupās, ka tās ir nodarbības studijā. Tad tie ir plenēri, tādi īsāki, pārsvarā viena diena, tad kolektīvās un personāla izstādītes un dažādas ekskursijas, kultūra izglītojoši pasākumi. Ieskatīsimies dažos konkrētos piemēros. Vispirms gribu teikt, ka apstākļi, protams, mums ir ļoti labi. Studijas telpas nevar salīdzināt ar tām, kas bija Simpsona laikā, kultūras centra augšas stāvā mums ir šādas te plašas ar augšas gaismu aprīkotas telpas. Paldies pašvaldībai, ka toreiz tās izveidoja. Turpat Gaitenī var redzēt darba ekspozīcijas. Jebkurš cilvēks, kas ierodas tur augšā, var paskatīties. Nu, un iekšā notiek darbs. Parasti tā tas izskatās. Ja? Šeit mēs redzam ausmu pirogu, gleznojam kaut kādu ainavu. Un tad ir arī vīrieši, protams, tajā visā. Zintis Vībāns tur ar muguru. Mēs pārspriežam pašlaik viņa tādu ekspresīvu gleznojumu. Viņš tāds drosmīgs savās izpausmēs ir. Nu, un ir kaut kāds bohēmas elements arī, ja, mākslinieki jau tādi bohēmisti lieli. Šeit mēs atzīmējām šī jubilejas gada sākšanos, janvāra sākumā. Un cita starpā es tur teicu nelielu uzrunu un tā provokatīvi paziņoju, ka nu tad es šajā jubilejas gadā uzgleznošu 100 gleznas. Nu, viņi tā iesmēja, bet viņi tic, jā, ka es tā varētu izdarīt. Protams, kā jau teicu, kvantitāte jau ir tikai tāds jociņš, bet patiesībā tas ir jauki, ja mums arī paliek tādi darbi, konkrēti darbi. Te ir plenēru piemēri, jā, mēs Bērzaunē gleznojam, Mārcienā gleznojam,
Maija Jaunbērziņa tie ir redzama pie Molberta. Pēdējais planējums mums bija pie Madonas ezera, tikko pirms 2 nedēļām. Likās, ka būs jauka diena, aizbraucām un pēc stundas sāka līt un nācās mukt projām. Tomēr mēs kaut ko paspējām. Un te ir piemēri no kultūras pasākumu apmeklēšanas un no ekskursijām. Krāslavā mēs tur bijām pie līdzīgiem darbiniekiem Krāslavas pusē, un te ir bildīti uz Lauteres pils muižas, teiksim tā, kāpnēm pie viņu izstāžu zāles. Varbūt kāds no jums tur ir bijis iekšā, kāda iekļuvis, bet tā ir tāda maza apmeklēta vieta pagaidām publikai. Un tad izstādes, mēs pastāvīgi izstādītas rīkojam kultūras centra telpās, vestibilā, mazajā zālē. Un laukā arī pilsētas svētkos te vien izstādīti skvērā. Te ir bibliotekā pa kreisi un pa labi Nodarbinātības valsts dienesta telpās izstāde. Un daudzās citās vietās. Pārsvarā tās ir valsts iestādes, bibliotekas, slimnīca, skola. Tā. Tad, protams, liels prieks daudziem studijas dalībniekiem ir izpausties arī tā personāla izstādēs. Viņi var sev uztaisīt afišiņu un sarīkot atklāšanu izstādes. Un tad viņi ir pacilāti un starojoši šādos brīžos, saņem ziedus. Irita Galeja ļoti skaisti izskatās, ja? Tālāk te Solvita Lopatko savā izstādītē. Un tā šie pasākumi šos cilvēkus priecē, iedvesmo, ceļ spārnos un palīdz viņiem dzīvot. Sakarā ar to, ka šogad mums ir šī 50 gadu atcere, esam padomājuši, kā varētu tā iemūžināt šo te notikumu. Un te mums ir dažas idejas. Viena Madonas kultūras centra šī gada afišās izmantot studijas dalībnieku darbu foto. Tad cita mums ir kopā ar mākslas skolu sarīkot plenēru kopīgu ar skolas audzēkņiem 2. un 6. jūnijā Madonā, kad audzēkņi kaut ko zīmētu vai gleznotu dabā, kādu ēkas fragmentiņu, detaļu kādu, bet studijas dalībnieks pieaugušais, viņš to objektu tvertu kopumā, teiksim, kā tādu kopskatu. Un tad izstādē saliktu kopā šo mazo skatījumu ar to lielo. Domāju, ka mums sanāks interesanti. Tad uz septembri mēs domājam atklāt izstādi, kur darbi būs veidot izmantojot Simpsonu dzejas rindas. Vai kā moto, vai kā kaut kādu iedvesmu vienkārši kultūras centra telpās šo izstādīt. Un tad 28. septembrī Simpsona dzimšanas dienā mēs aizbrauksim uz plenēru pie jūras. Tas bija tāds tāds bieži realizēts un iemīļots pasākums Simpsona laikā, izbraucieni pie jūras. Pa ceļam iebrauksim arī Matīšos, viņa atdusas vietā. Un te mēs redzam, un runājot par tādu plašāku izstādi, es domāju, mēs ar muzeju vienosimies, kad nākošgad
muzeja telpās uztaisīsim tādu lielu retrospektīvu izstādi par visiem gadiem, ko studijas dalībnieki ir darbojušies, savāksim tādu lielu darbu kopu. Ja mums atļaus muzejs, un mēs vienosimies. Un šeit mēs redzam piemēru, ko es teicu par tām afišām. Ja, bija tikko Madonā pasākums pie Šķeltā akmens, un izmantots afišas radīšanā ir mūsu grupas dalībnieka Ivara Veigura darba fragmentiņš. Nu, noslēgumā es atgriezīšos vēlreiz pie tiem mākoņiem. Māksliniekus jau bieži vien tā nenopietni sauc par mākoņu ķērājiem un par gaisa grābšļiem un mākoņu ķemmētājiem. Tā skatās viņiem kā uz tādiem drusciņi ne no šīs pasaules. Bet, jā, tie mākoņu ķemmētāji un mākoņu ķērāji ir ļoti vajadzīgi mums. Un es vēlreiz atvēršu tos tālāk šo te atvērumu. Ko es varu darīt tavā labā? Es prasu Annelei. Pulkstenietīt čallē un saglabāt siltu laiku? Nē, tos 3, saka Annele. E-T-M. Eskadroni tulpes mīda, ezis tīklu mudžināja, ej 3 reiz muklājā, es trāpīju musturā. Nē, elpas trūkst, Matjola. Nezinu, varbūt. Ezermalas taka mirdz. Jā. Un paldies jums par uzmanību. Es arī jums novēlu ķert mākoņus un skatīties uz dzīvi ļoti daudzveidīgi. Un izmantot arī iespējas, ja kāds vēlas darboties pie mums studijā, lūdzu iesaistieties, vienmēr būsiet laipni gaidīti. Paldies! Jā, kāpēc viņi nāk? Es pajautāšu, Rita, lūdzu, drīkst tev pajautāt, kāpēc tu nāc uz studiju? Paldies. Tā, pirms pusdienlaika, pirms pīrāgiem un siltas tējas un kafijas mums ir vēl viens runātājs. Aicinu muzeja kolēģi Laimdotu Ivanovu runāt par mūsu novadnieci, mākslinieci, arī kolēģi Vitu Malnieci, kurai teju pēc pāris dienām būs apaļa jubileja un arī piemiņas pasākums Cesvainas pilī. Bet šodien Laimdota pastāstīs par Vitu mazliet savādāk. Lūdzu. Paldies. Labdien! Man jāteic vispirms, ka man tiešām bija ļoti interesanti jau klausīties līdzšinējos lektorus un tā atceroties Vitu, es domāju, ka viņai būtu jau krietni daudz ko teikt varbūt un diskutēt jau arī par iepriekš teikto. Vita Malniece un Madona. Madonai šogad būs 99 gadi.
Vitai parīt 65. Un, šis ir tāds mūsu muzeja veltījums viņai dzimšanas dienā. Vita Madona Vitas tādās vizuālajās izpausmēs arī tā varētu saukt šodienas tēmu. Tā, pelīte mums darbojas? Pelīte nedarbojas. Pelīte, nē, labi. Vita piedzima Madonā, šeit pat kaimiņos, šī brīža muzeja ēkā, kur toreiz bija slimnīca. Un pati viņa kādreiz ir teikusi, ka viņa ir piedzimusi muzejā, un vai tas ir zīmīgi, un pat ir atbildējusi, varbūt, ka tas tiešām ir zīmīgi. Bet Vitas bērnības skolas gadi pagāja Ļaudonā, Ļaudonas laukos, un kādā intervijā viņa par to ir teikusi. Es dzīvoju dziļos laukos, ļoti tālu no pilsētu centriem. Īstenībā nekad nezīmēju kā citi bērni, jo man bija bail zīmēt. Kaut gan, kad šķirstīju bērnu grāmatas, pie sevis nodomāju. Un man būs tā jāzīmē. Nemāku pateikt, kā es to varēju zināt jau šoreiz. Principā Vita par sevi stāstīs pati šodien, jo ir pietiekoši daudz gan publikāciju, gan interviju. Vita ir tāds oforts ceļš, un te mēs caur tiem koku krūmu puduriem varam iedomāties to ceļu, uz kurieni tas veda, kas tas ir pa ceļu. Vitas ceļš no piedzimšanas Madonā ved uz Ļaudonu, uz Ļaudonas laukiem, kur kā jau minēju, pagāja viņas bērnība, bet 1974. gadā tas ceļš maina virzienu, daļēji maina virzienu Ļaudona Madona, un Vitas ceļu uz Madonu ved jau pamatskolas 8. klasē, apmeklējot tēlotājas mākslas pulciņu. Un tā vadītājs Jānis Simpsons 1975. gada pavasarī raksta, ka sākotnēji rudenī bijusi ļoti liela interese, iestājušies ap 60 interesentu, bet palikusi ir apmēram puse spējīgākie un neatlaidīgākie. Pulciņš ir kā bāze topošajai mākslas skolai, jo audzēkņiem ir iespēja bez iestāju pārbaudījumiem uzsākt mācības jaunajā mākslas skolā. Un jautāts par talantiem, Jānis Simpsons atbild, ka ir, citēju, talants tā nav tikai veiksme, tā ir veiksme un griba sintēzē. Labs piemērs no pulciņa audzēkņiem ir ļaudoniete Vita Malniece. Viņa nav kavējusi nevienu nodarbību. Patiesībā mēs varam tikai minēt, cik lielu, vai tikai iedomāties, cik lielu neatlaidību, gribas spēku, arī spītu varbūt tas prasīja. Kā jūs jau varat izlasīt, Vita gāja šos 9 kilometrus uz Ļaudonas skolu, turpat pakaļ. Tad, protams, bija šie braucieni uz Madonas pulciņu, un pēc kāda gada viņam ir arī publikācija par mākslas skolas audzēkņiem. Pēc kāda gada viņa teiks, ka vakarā nogurumu aizdzen krāsas un papīrs pēc šī, pēc ceļa. Un arī skolas laikā tā attieksme, protams, ir bijusi dažāda, arī Ļaudonas skolā. Tad vēlāk ceļš ved uz Rīgu, studijas mākslas akadēmijā, un 1985. gadā tātad ceļš ved uz Madonu. Un no 85. gada Vita dzīvo Madonā un strādā Madonas muzejā. 85. gadā viņa saņēmusi prēmiju Arunas konkursā, kurš šeit arī tika pieminēts, ko piešķir Madonas māksliniekam par nozīmīgāko darbu. Tā paša gada rudenī viņa piedalās mākslinieku darbu izstādē Izstāžu zālēs Latvija,
Pēc 2 gadiem Madonas mākslinieku grupas izstādē Madonas muzeja izstāžu zālēs. 90. gadā ir pirmā personāla izstāde kopā ar grafiķi tēlnieci Gitu Mergupi. Un par šo ir arī informācija raksts laikrakstā Stars, ir mazliet minēts par Vitu, par šo izstādi, un ir tāds ļoti zīmīgs teikums šajā publikācijā. Vita muzejā ir māksliniece noformētāja, kura veido visas mūsu izstādes. Un šeit atslēgas vārds tiešām ir uz šiem vārdiem veido visas izstādes. Un gadi rit, kur tad ir Madona? Tātad te mēs varam apskatīties vienu fotogrāfiju, kur ir Vita mākslas skolas laikā. Jā, Vita mākslas skolas laikā, un viņa arī vēlāk veido izstādi katalogu par māksliniekiem, bijušajiem Madonas mākslas skolas audzēkņiem. Un tad pienāk 1994. gads, Madonas muzejam 50 gadu jubileja, un Vita veido gan šo ielūgumu, gan arī pateicības muzeja darbiniekiem. Izstāžu zāles ar šo te mūsu vēsturisko muižas klēts daļu. Pēc 3 gadiem laikraksta Literatūra māksla mēs lasītāji ierauga Vitas Madonu. Es domāju, madonieši atpazīst šeit visas vēsturiskās ēkas, un arī izstāžu zāli mēs redzam. Tas ir Imanta Ziedoņa raksts Vējš un bezvējš Madonā. Periodikā tas viss ir pieejams. Es domāju, tā būtu gan interesanti, varu tiešām ieteikt izlasīt. Bet šī Madona ir tapusi gadu iepriekš. Atradu šādas, tā ir tāda kartīte. Kartīte tātad ir šo Madonas skatu, kas acīm redzot ir izmantota gan droši vien apsveikumos, gan varbūt arī kādos Ziemassvētku vēlējumos. 1996. gads. Meklējot kaut ko vienu, reizēm var atrast kaut ko pavisam citu. Skatoties Vitas atskaites, kas glabājas mūsu muzejā, kas glabājas muzeja zinātniskajā krājumā, tiešām tur var izlasīt par šo milzīgo slodzi, milzīgajām darba stundām, un kas tā varbūt arī ir neraksturīgi atskaitēm arī par šiem pulksteņa laikiem, kad šie darbi ir darīti. Un tās ir vēlas vakara nakts stundas, un tas varbūt ir tā simboliski un zīmīgi, bet šī gada atskaite ir uzrakstīts, ka ir pabeigta 31. decembrī no pulkstenes 22 līdz 24. Vitas, un, protams, pēc šī 96. gada arī daudz kas mainās vēlāk. 1999. gadā Vita kļūst par mākslas nodaļas vadītāju, un šīs ir arī viņas veidotās, informatīvās lapas, gan informācijas skolām, gan muzeja reklāmas lapas, kas ir joprojām ar šo izstāžu zāļu zīmējumu, kas varbūt tur laika gaitā attīstās arī nosaucot konkrētas zāles. Un tā tas turpinās līdz pat 2003. gadam. Tātad šī tāda vizuālā identitāte ir šīs izstāžu zāles. 2000. gads. Tas ir pilsētas domes pasūtījums, kad Vita veido atzinības rakstus
šo atzinības rakstu tādu formu priekš pilsētas domas, savukārt, ko iespējams, ka, es ceru, pieņemu, ka tas varbūt ir arī daudziem madoniešiem mājās šādi, un Vita toreiz tiešām, Madonas ēkas, tas ir viens, bet Vita ļoti tā skrupulozi pētīja par ozoliem, un tas, ko viņa ļoti pētīja, kāda ir sakne ozola. Tas, ko mēs vizuāli redzam ozolu, bet viņai interesēja sakne. Un tad pienāk 2003. gads. Madonas muzejs pārceļas uz jaunām telpām, uz tātad šo blakus ēku, to vietu, kur Vita ir piedzimusi. Un Vita veido savu skatījumu uz šīm abām muzeja ēkām, kas kļūst par mūsu logo. Un meklējot materiālus par Vitu, ir arī šis Nacionālais muzeja krājuma kopkatalogs, kur var atrast informāciju no visiem Latvijas muzejiem. Intereses pēc paskatījos arī par šodienas lektoriem, par visiem kaut ko var atrast. Bet tur parādījās, ka Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā ir Vitas darbs Madonas skats. Un sazinoties ar muzeju, ar vēstures muzeju, izrādījās, ka tas ir tas pats logo, kas, protams, noformētā variantā ir dāvināts muzeja ēkas atklāšanā 2003. gada 22. decembrī Latvijas valsts prezidentei Vairai Viķei Freibergai. Un tas muzeja logo turpina dzīvot kopš tā laika. Šobrīd mums ir mana Madona arī, protams, bet tas ir bijis visu laiku gan ielūgumos, gan afišās, gan krūzītes, muzeja mājaslapā joprojām. Jaunākais tas ir mūsu tēkrekliņi. 2004. gads. Muzeja avīze iznāk arī ar šo muzeja logo, bet tur arī parādās Vitas zīmējums, Madonas mājiņu rinda. Un tā turpina dzīvot arī citos izdevumos, Pilsētas domas izdevumā, Pilsēta, kur esi gaidīts. Turpina arī Pilsētas domas tātad pasūtīties šie darbiņi atkal, ko var izmantot droši vien arī gan kādām pateicībām, gan varbūt kaut kādām citiem vēlējumiem. Kā arī Ziemassvētku un jaunā gada apsveikumā, ko Vita ir veidojusi. Pieņemu, ka daudzi, kas šos varbūt ir saņēmuši, ka viņi pat nezina, kas ir autors, arī tā var būt, jo uz tiem arī neparādās, ka tas ir Vitas veidotais. Un arī vēl šis pilsētas jubilejas gadā, kur ir gan aicinājums uz egles iedegšanu, gan vēlāk uz pasākumu. Un tad mēs nonākam pie cikla Madona, 4 akorti Madona. Un, kolēģe Elīne runāja, kā mēs šobrīd varbūt, kā mums ir pieejama māksla. Es absolūti neesmu māksliniece, bet man tomēr šķiet, ka oriģinālus skatot, tas ir pa īstam. Par šiem ofortiem Baiba Circena katalogā Vita Malniece pa ceļam raksta, viņa min, ka pilsētas ainava Vitai ir pavisam nedaudz. Citēju, pilsētas ainava ir pavisam nedaudz. Tās ir sacerētas, bet mazpilsētas raksturu nav pazaudējušas. Lielās blokmājas tiek aizbīdītas fonā, priekšpalnā saurupmājas ar dārziņiem, dzīvžogiem, apcirtiem kokiem,
dobēs, asfaltētu vai vienkārši sālājā iebrauktu mašīnu ceļu. Šajos darbos māksliniece ir ļāvusi vaļu fantāzijai un spēlējusies ar līniju ritmiem, to virzieniem, uzsvērumiem. It kā ļoti formāli ģeometriski veidojas celtnes, iekārtojas laukumus ap tām, izmantojas mākslinieciskos paņēmienus un motīvus, kas raksturīgi viņas dabas tēlojumam, koku galotnes, kas no debesīm parādās kompozīcijā, spurainie krūmu apaļumi, koks, kas izspraucas no celtnes sienas, apzāģēti koki un taisnās dzīvžogu rindas. Turklāt katrā lapā kaut nedaudz romantikas. Zirgs, kaķis, vējā izžauts krekls, kas padara mazpilsētas ainas dzīves un mīļas. Melnbaltā kodinājuma nedaudz blīvāka intensitāte atšķir dienu no vakara. Attiecīgi izgaismojas vai satumst logi. Citāta beigas. Bet interesanti, ka Vita par šo pašu, man šķiet, ka Oforti Madona bija 2009. gadā izstādē Pedvālē, un Vita par šiem darbiem ir izteikusies raksturīgi sevi īsi un kodolīgi. Nevis konkrētas vietas, ainavas attēlojums, bet man izjūta par pilsētu, kombinējot pamanītas detaļas, faktūru, laukumus. Tie ir ieraksti, pēdējie ieraksti Vitas darba dienas grāmatā. Vitas ceļš pēdējos gados ļoti bieži veda uz Ļaudonu, dažādu apstākļu dēļ. Un šobrīd Ļaudonā var sastapt Vitas tušas zīmējumu sniega, bet, ja mēs atgriežamies pie šīs tēmas nosaukuma Vita un Madona, tad tie ir tādi nesaraujami jēdzieni, jo Vita pati saka, ka Madona ir vieta, kur iesākās mans ceļš uz profesiju, ar mācībām mākslas skolā, vieta, kur tapuši visi mani darbi, oforti, zīmējumi. Es novēlu, lai šodien ir jauka mākslas diena ar tādām radošām diskusijām. Un paldies, ka uzklausījāt. Varbūt jau kāds ir atklājums Vitas darbos, kas ir pētījusies? Es nepētīju Vitas mākslas darbus šoreiz, pilnīgi noteikti nē. Es neesmu arī mākslas zinātniece. Vitas darbus esmu redzējusi. Es domāju, ka noteikti lielāko daļu esmu redzējusi oriģinālus. Jo te var pieminēt 2001. gadu, kad bija Vitas pirmā personāla izstāde Madonā. Un pie šodienas tēmas droši vien, ka Vitas teiktais, tas, ko Vita teica pie šīs personāla izstādes intervijā Sarmītei Plūmei Latvijas televīzijā raidījuma Provence, viņa ļoti daudz runā par šo. Šajā intervijā viņa runā par to, kā viņa arī jūtas Madonā. Viņa runā par pašdarbību un profesionālo. Tas ir Vitas uzskats, ka atzīst, ja pieņem šo pašdarbību, acīm redzot tāpēc, ka saprot varbūt, un ka to profesionālo īsti, varbūt tāpēc, ka nesaprot, nenovērtē arī. Bet atklājumi, nezinu, vienkārši jāskatās darbu. Es domāju, tur var katrā kaut ko atklāt no jauna. Labi, paldies, Laimdodai. Tātad, esiet pacietīgi nopelnījuši pusdienu pauzi. Lūdzu,